Labvakar, ar ziņām 9 vakarā studijā Mīļa un Anna. Miķelsons joprojām neatzīst jebkāda veida līdzdalību viņam inkriminētajos nodarījumos. Eiropas Savienības samazinās izvirzītos mērķus biodegvielas izmantošanai. Par šiem un citiem tematiem plašāk turpinājumā. Pēc bijušā Latvijas energo vadītāja Kārta Miķelsona advokāts Egons Rusānovs nav saņēmis paziņojumu par lietas virzīšanu krimināla vajāšanai. Viņš uzsver, ka Miķelsona pozīcija nav mainīsies, un viņš neatzīst jebkāda veida līdzdalību viņam inkriminētajā nodarījumā. Bijušais energokompānijas šefs ir gatavs to aktīvi pierādīt tiesas procesā, un pēc advokāts teiktā, tas bez stresa un panikas tiks arī darīts. Pēc Kārlis Miķelsons pat labam atrodas ārpus Latvijas un valstī plāno atgriezties mēneša beigās. Nīderlandes Karaliskās militārās akadēmijas profesors Julians